Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Vasaras svētki. Šodienas rakstuvieta. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar Svēto garu. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, 8. pants. Šodienas pārdomas. Lūkas evaņģēlija 24. nodaļā, 49. pantā, Jēzus saka: Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā, 7. pantā Jēzus saka: Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Jēzus vārdu piepildījums aprakstīts Apustuļu darbu grāmatā 2. nodaļā no 1. līdz 4. pantam. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Šis spēks ir pieejams arī tev šodien. Lūdz sekojošu lūgšanu. Pieņem Dieva dāvanu, Svētā gara kristību, un izbaudi Dieva spēku, kas nostiprinās tavu vissvētāko ticību un uzcels tavu garīgo cilvēku. Tas padarīs tevi spējīgu būt par viņa uzvaras vēstnesi visur, kur tu iesi. Šodienas lūgšana. Jēzu, mans kungs un mans glābēji, es pateicos tev par apsolījumu piepildīt mani ar tavu spēku, lai būtu tavs liecinieks. Kristī mani ar savu Svēto garu tagad. Es pieņemu šo kristību pavadošo dāvanu, spēju runāt jaunās mēlēs, kā Svētais gars man dod izrunāt. Āmen.